Nu, mēs pamēģināsim aprakstīt šo klipciņu, šo attēlu klipiņu. Šeit ir uzrakstīts, ka šī prezentācija, kuras saucas Temītes svari aizietošanas teoloģijai, baznīcas teoloģijai, ir veidota fondā, nevalstiskā valsts organizācijā, fondā šī pasaule kā durvis vaļā, un es stāvu caurvējā, kur vadītājs Aivars Kukličs, kas lasa šo tekstu. Tāds ir mūsu fonda mērķi. Jā, tādi ir mūsu fonda mērķi, jā. Nu, redziet, pirms es lasu jums fonda mērķus, gribu iepazīstināt ar šī nevalstiskās organizācijas dibinātājiem. Dibinātājs, šie visi trīs ir dibinātāji ar valdes priekšsēdētāju Aivars Kukličs un ar manām meitām Danas Kukličas un Ritas Kukličas. Tagad apskatām fonda mērķus. Pirmais punkts – Dieva iekavās ir Adanaja. Adanaja ir oriģinālais ivrita vārds radītājām. Tātad Adanaja likuma, viņa dēla liecības un priekšzīmes, kristīgās mācības standarts Latvijā kā reglamentējošs dokuments, kas nosaka mācību mērķi, uzdevumus, obligāto saturu un pamata prasības, proti izvērtēšana un to izskaidošana, atklājot Adanaja dēla jūdu saknes jaunā derībā un to izskaidrošana. Otrais punkts skan veikt labdarību, palīdzēs fiziskā un materiāla veidā sociāli mazāsargātiem Latvijas iedzīvotājiem, pensionāriem, invalīdiem, bāreņiem, turpināt dāvināt svētos rakstus, Toru, Tenahu un Ebrejānu derību Latvijas bibliotekām, skolām, institūcijām. Trešais punkts. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība par pamatu ņemot fonda kritērijus kristīgās standarts mācības izvērtēšanā. Rīkot publiskas diskusijas globālajā izglītībā, iekavās, kas ir mācīšanas stils un domāšanas veids, kas aicina cilvēkus saskatīt sakarības ar vietējo, reģionālu un globālo mēneru kā globalizācijas izmaiņas un vērsties pret nevienlīdzību. Tas ir viss uzrakstīts 2017. gada 5. janvārī iesniegs Latvijas Republikas uzņēmuma reģistrā, un viņš darbojās līdz šai pašai baltā dienai. Taču šeit es gribu pievērst uzmanību uz 3. punkta pēdējais sadalas rīkot publiskas diskusijas globālā izglītībā. Tas skan. Ko nozīmē rīkot publiskas diskusijas globālā izglītībā? Tas ir domāts kā garīgā diskusijā. Tas ne akadēmiskā diskusijā, bet kā garīgā diskusijā. Tādā ziņā ir vērts šī globālā izglītība. Garīgā vidē, garīgās ticības izvērtēšanā. Nu, redziet, un šeit sākās nākošais sladā šie izvērtēšanas kritēriji. Šeit kreisajā pusē no sevis jūs redziet
jaunā derība latviešu valodā. Un pa labi redziet, jaunā derībā krievu valodā un ivrite valodā. Novī Zaviet un Habrit Hakadešā. Apakšā, pašā apakšā, jūs esat ievērojuši, kad latviešu valodā tulkotā jaunā derībā ir uzzīmēts grieķu karogs ar tādu tā kā krustu vidū, jā. Un šī karoga ir uzrakstīts no Johanana grāmatas, latviešu valodā ir uzrakstīts, ka Jēzus Krista, es esmu alfa un omega, pirmais un pēdējais. Jūs arī redziet, ka šeit ir pamata nosaukumi latviešu valodā. Jēzus Kristus, Mesija. Tas viss ir uzrakstīts atklāsmes grāmatā 21.6 kā atgādinājums par tulkojumu latviešu valodā. Labajā pusē uz šīs titulapas Novī Zaviet, Habrit Hakadešā apakšā ir atcēlos Izraēlas karogs. Ar šiem pašiem, ar šo pašu pantu no Johanana 4.22. Es esmu Alef un Tau, pirmais un pēdējais. Viņa oriģinālais Adonai dēla vārds Ješua Hamašach. Šeit jūs varat salīdzināt šīs atšķirības, kas ir klupšanas akmens visai kristīgajai mācībai, kura pastāv pasaulē, kur ir pie ticīgajiem. Jo, zinot rakstus, mēs taču zinām, kad glābšana nāk tikai no jūdiem. Nākošās izvērtēšanās kritērija aspekti. Šeit ir visi turpmākie salīdzināšanas materiāli ņemti no ebreju jaunās derības Habrit Hakadešā un no sinodālā krievu tulkojumā. Novī Zaviet, cik dažādas atšķirīgas mācības. Arī es daudzus gadus, būdam ticībām, iedams caur luteriāņu konfesijām, caur adventistu konfesijām, nezināju, kad pastāv Habrit Hakadešā ebreju jaunā derība, kurai ir nopamatots no ivrita vārdiem, no oriģinālās sen ebreju valodas. Praksis ivrita valoda, nebūtu tā kā sen ebreju valoda. Sen ebreju valoda ir semīta valoda, aramiešu. Taču Tora ir uzrakstīta, Tora, svētie raksti ir uzrakstīti ivrita valodā. Tā par pamatu ņemoši šo nosaukumu oriģinālā valoda, tas ir ivrīts, jā. Tā tas arī ir. Un ir ļoti liela starpība ar šo alef un tam, kas ir ebreju alfabēta pirmie un pēdējie burti un grieķu alfabēta alfa un omega, arī pirmie un pēdējie burti. Nākošie
slaidi būs, kā jau jūs esat ievērojuši, būs noskanēti no šīs ebreju jaunās derības, noskanētas lapas, lai parādītu tādā izskata veidā, tādā uzskata veidā atšķirības starp iervita valodu uzrakstīto un krievu sinodālā valodas tulkojumā. Un tieši šeit vēstulē Galatiešiem 19. pantā var lasīt, дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе они изобратятся в вас, ir rakstīts Kristos. Tas pats pants, tiek pārvaldīta ivrita valoda, labajā pusē 20. pants, tur ir rakstīts Hamashiach. Mašiachs ir apvilks ar zilo pilspālu tintu, tā kā varat atšķirt šīs atšķirības. Un ja mēs zinām šīs atšķirības pēc raktiem, kurā ir sacīts, kad ir jāievēro šīs atšķirības, jo netiks mainīta neviena rakstu zīmīte, neviens burta galiņš, neviens jud. Jud, tas ir ivrita valodas pats mazākais burtiņš. Latviešu valodā un daļās krievu valodas tulkojumas ir rakstīts, netiks mainīts neviena jota. Redziet, jota ir ebreju tāds pakladarījums no grieķu valodas, jo jota ir grieķu valodas. It kā ir domāts šeit mazais burciņš, taču es atkārtoju vēlreiz. Mums jāvadās uz pantu no svētiem rakstiem, no Habrit Hagatešā, kad glābšana nāk tikai no jūdiem. Tātad glābšana ir iespējama tikai un vienīgi ar jūdu evaņģēliju. Nu, redziet, šeit Mateja evaņģēlijā 27. nodaļā no 35. līdz 54. šeit ir attēlot šīs lapas puses. 44. pantā ir uzrakstīts: А около 9 часа возопил Иисус громким голосом: Или лама савахфани, то есть: Боже, Боже мой, для чего ты меня оставил? Šeit šis tulkojums, Ili lama savahsvāni ir uzrakstīts aramiešu valodā. Un augšā apsilgs ar tinti ir Isus, šeit ir rakstīts latviešu valodā Isus, kur bet šis pats pāns ivritā ir uzrakstīts Ješua. Ješua, viņš tā rakstīts ivritā.
Nu, lūk, nākošais slaids ir ļoti interesants, kur romiešiem 10. nodaļā, 4. pānsā, ir, protams, arī atcēlots nepareizais krievu silodālās tulkojums Kristos ar pareizu Mašjahu. Tādas vietas šeit ir atrodamas atzīmētas 3 sinodāla tulkojumā, atcīcīgi ar pareiziem ivrita tulkojumiem. Taču galvenais, ko es vērstu uzmanību, ir 4. panta garīgā būtība šim pantam, kur ir rakstīts потому что конец закона Христос, праведности всякой версии. Latviešu valodas tulkā ir uzrakstīts, kur baušļības gals ir Kristus. Redziet, šeit ir tā drausmīgā, es teikšu pat, un ļoti milzīgā kļūda nepareizajā tulkojumā, kur ivritā šis pants skan tā. Tāpēc, kad mērķis uz Toru ir Amašjah, mērķis uz Toru, ceļ v Toru jest Mašjah. Lūk, šīs divas ļoti būtiskākās atšķirības. Es domāju, tas ir ļoti noteikti jāņem mēs vērā, ja mēs vēlamies sasniegt šo glābšanas cerības pakāpi. Tagad interesants atklājums man ir nācis no mana kunga Apustu darbos, kur 15. nodaļā 14. pancā un arī 12. pantā savu rakstīts vārds sredi jāzitņikov, jāzitņiki. Latviski tas ir izsulkots kā pagāni. Ziniet, oriģināli tulkojumā tas skan pavisam savādāk. Oriģinālis tulkojums ir tautām, vienkārši tautām. Un es labu laiku pērtīju šī vārda pagāniem izciešanās vēsturi. Un izrādās Lukas. Izrādās, ka tas ir ņemts no latīņu valodas pagānus, vārds pagānus, un vārds pagānus latviski nozīmē laukstrādnieks, zemnieks, laukstrādnieks. Redziet, tātad praktiski tajā laikā baznīcas elite, mācītāji, bīskapi, kā viņi toreiz saucās, uzskatīja šos pārējos cilvēkus par zemās šķiras, teiksim, cilvēkiem, nosauktām viņus par pagāniem, jā, zemniekiem, lauksrādniekiem, jā. Tāds ir šis tulkojums. Taču jāņem vērā, kad oriģinālais tulkojums skan kā tautsām, un ka mums ir jālieto šis oriģinālais vārds, nevis kādas konfesijas vai kādas baznīcas iestādītie, tulkojumi, jau kādas tautas tulkojumi. Tas mums jāņem vērā. Es tā domāju, noteikti jāņem vērā. Ļoti nopietns un zīmīgs pants ir šajā
3. un 4. nodaļā Galatiešiem. Un šeit jūs redziet arī, kad ir izmainīti šie krievu un latviešu tulkojumi no ivritā, kur ir Jēzus Kristus, Jēzus Kristus. Ivritā jūs redziet precīzi tajās pašos pantos Ješua Hamašjāks. Tā rakstīts. Taču svarīgs ir 4. nodaļas. Manuprāt, ir ļoti svarīgs 4. nodaļas. 4. un 5. pants, kur krieviski rakstīts. No когда пришла полнота времени, kad laiks bija piepildīts. Jā. Adonais sūtīja savu vienpiedzimušo dēlu, kurš bija piedzimis no sievas. Šeit ir rakstīts, šeit ir tulkos ļoti nepareizi, šeit ir rakstīts, который родился от жены. Jā, vārds ženī arī tāds liels domsapbrīds sauc. Bet ir rakstīts подчинение закону. Un 5. pants saka, чтобы искупить подзаконных, дабы получить вам усыновление. Lai izpirktu tos, kas ir zem likuma, lai tie dabūtu sava dēla tiesības pie tēva, protams. Svarīgs ir šis teikums, lai izpirktu tos, kas ir zem baušlības, zem toras, zem likuma. Un tālākos pantos mēs sasasimies ar izskaidrojumu, ko nozīmē zem likuma, zem baušlības. Tas ir zem toras, kuri ir parasts cilvēks, ticīgais, nevar vienkārši izpildīt visus likumus, kas ir doti Adonājām, ja viņš nav no Adonāja izredzēts tos izpildīt. Un arī tad, kad Adonājs ir viņu izredzējis, šis cilvēks ļoti bieži krīt. Es runāju par sevīm. Viņš krīt, taču viņš zina, kad ir kas viņam piecels. Šis jūdu ebrejs, šis Ješua Hamašjāks, kas viņam piecels, jo viņš redz, ka tas cilvēks censas izpildīt visus šos likumus. Viņš atkal kritīs. Viņš atkal būs kādi pārbaudījumi, ko viņš neizturēs, kungs dos viņam tos. Bet viņš zina, kad viņš atkal kritīs, viņam ir ierakstīti. Viņam ir ierakstīti šie likumi, šī tora sirdīs. Un tikai tāpēc nāks Ješua Hamašjāks attiecībā uz šo panta pravietojumu izpirkt tikai tos, kas ir zem likuma. Ne cilvēku iestādītā likuma, ne baznīcas iestādītā likuma, bet tieši kā to Adonājs, svēts lai ir vārds, kā viņš to ir pateicis saviem praviešiem šajā 4. nodaļā Galatiešiem. Jā. Respektīvi, to ir pasacījis pats Ješua Hamašjāks Ravīnam Šauļam, latviešu valodā uzrakstīts to kā Pāvilam. Šie ir Ravīna Šauļa vārdi, kurus viņam pasacījis Ješua Hamašjāks. Lūdzu, ieklausieties to. Чтобы искупить
podzakonnik, lai izpirktu tos, kas ir zem bauslības. Tas ir ļoti, jā. Un tad mums ir jāsaprot, ka, lai tiktu izpirkts vai saņemšu šo izpirkšanās cerību, jā, ir jābūt starp tiem, jābūt tikai starp tiem, pār kuriem valda bauslība, Tora, valda Tora. Nu, redziet, šeit ir lapa no latviešu valodas tulkotās kristiešu bībeles. Šeit ir uzrakstīts Jāna evaņģēlijs, ierītētas kā Johana 7:22 rakstīts. Šeit ir rakstīts, ka ir tāds Mesija. Redziet, vārds Mesija ir iestādīts, lai mēs zinātu, iesādīts vispasaules koncilos. Tieši pirmajā vispasaules koncilā, kurš notika Nīkajā 325. gadā mūsu ērā. Un praktisks vārds Mesija ir ņemts no tulkots kā no krievu sinodāla tulkotā Kristos, Mesija, un viņš ir ieliks arī šajā latviešu valodas tulkotajā bībelē, kur izdevusi ir Latvijas bībeles biedrība. Ja mēs zinām, kad glābšana nāk no jūdiem, ja mēs pazīstam rakstus, ja pie mums ir pieskāries Adanaja pirksts, tad mēs zinām, meklējot, mēs atradīsim patiesību, un šī patiesība ir tāda, kad Torā nevar atrast vārdu Mesija. Nav ivritā uzrakstīts vārds Mesija. Tur ir oriģinālais, jā, no seniem laikiem uzrakstītais vārds Hamašjah, kas ir svaidītājs. Svaidītājs. Hamašjah. Tādi, lūk, ir šie tulkojumi, kuri ir sasnieguši savu galējo, es pat teikšu, galējo negatīvo iespaidu uz garīgiem cilvēkiem. Protams, tie ir gari, kuri veic šo darbību pie cilvēkiem. Nu, redziet, šeit es gribu jūs iepazīstināt ar dzīves gaismas grāmatu dažām lapusēm, kuras nāks vēlāk šeit. Un ar šo autoru, ebreju, Šumēlu Cipēnu. Samuēlu Cipēnu latviski. Tā ir viņa grāmata. Kuru viņš sarakstījis šajos daudzos ticības gados, jā, izejot cauri kristietībai, daļēji kristietībai, kā viņš pats saka, norādāms pie jūdu saknēm, pie savām saknēm, pie Ješā Hamašjaka. Viņš tagad kalpo kā skolotājs, brīnišķīgs skolotājs, brīnišķīgs cilvēks, iejutīgs un atsaucīgs
Aleluja. Nu, lūk, un kaut ko no šīs Šmela Cipena grāmatas dzīves gaisa mēs varam palasīt, salīdzināt. Šeit ir ļoti interesants tāds tulkojums uzrakstīts, kur pamatā precīzi ir likti šie tulkojumi no ivrita. Habrita kačušā no ivrita valodas uzrakstītais jaunās ebreju derības. Ja. Kurš šeit ir rakstīts tieši afilktais ar pilspilvu, kas salīdzinājumās ir rakstīts Ješā Hamašjāks, ivritā. Tas arī ir redzams sajos pantos. Ja. Habri Kadešā šeit ir ebreju jaunā derībā. Neredziet, ar cilvēcisko saprātu nav iespējams sasniegt to pasauli, kura nāk no Adonāja. Lūgums. Lūkšanas atbrīvo mūsu daudz noropējušot prātu no raizēm un nemiera. Mums ir jāatcerās Ješua vārdi, kad glābšana nāk no jūdiem. Man ļoti patīk šie pravieši. Ješijāgva, Ješajas, 49. nodaļā uzrakstītie vārdi, kur viņš saka. Un viņš teica, tas ir par maz, ka tu būsi mans kalps, lai atjaunotu Jakova ciltis un atgriezta Izrēla pārpalikumu. Es tevi darīšu par gaismu tautām, lai mana glābšana sniegtos līdz zemes galiem. Lūk, ko nozīmē vārds glābšana, mana glābšana, kas ir apvilkts ar pilspalvu. Ješuātijā glābšana. Ir šis brīnišķīgais vārds, kurš ir manam glābējam Ješua. Ješua ir glābšana. Šeit ir arī pieminēts, kad ir nepareizais latviešu valodas kristiešu bībeles tulkojums pagāniem. Došu tevi par gaisu pagāniem. Ievietās savu raktīs, došu tevi par gaismu tautām. Ja, šis vārds Ješua ir nācis no glābšana, no Ješuāti, no šīs saknes. Aleluja, aleluja. Amen. Amen. Tā, šeit mēs esam nonākuši atpakaļ pie atklāsmes grāmatas, gan krievu senātālu tulkojam, gan ivritā. Šeit ir tā pamata sakne visam šim evaņģēlijam. Atklāsmes grāmatā 21. pantā, 21. nodaļā, 6. pantā ir rakstīts, ja esam alfa i omega, načālā i kaņets. Kur pretī grieķu, tas ir grieķu alfabēts, pirmais un pēdējais burts, šī alfa un omega, par kur es jums esmu teicis. Taču precīzi stāv tie paši panti, un tur ir ivritā rakstīts Alef un Tau. Alef un Tau.
mīļie brāļi, mīļies māsas, mīļie mācītāji, mīļie garīdznieki. Atcerieties, ka glābšana nāk no jūdiem. Tikai no jūdiem. Nu, redziet, šeit tālāk ir turpinājums no mācītāja Šmīla Cipena grāmatas ar nodaļu Mesiāniskais laikmets. Man ļoti patīk šis pants no Matijagu 11. nodaļas 12. panta. Kopš Johanana pagrandētāja dienām un līdz šīm laikam debesu valstība iegūstama ar piepūli. Un tie, kas pieliek pūles, saņems to, jo līdz Johananam pravietoja visi pravieši un Tora. Šeit ir rakstīts tie, kas pieliek pūles. Nepietiek, ja mēs sakām, mums ir Jēzus Kristus, un mēs ticam uz viņu, un ir viņa žēlastība, un nekas vairāk nav jādara. Šeit, ivrita tekstā stāv uzrakstīts, kad ir jāpieliek pūles, jo debesu valstība ir iegūstama ar piepūli. Es zinu pēc sevīm, un lai gan es pūlos, un kaut gan es pūlos, ļoti mazes pūlos, ir jāpieliek daudz pūles, lai iegūšos uz debesu valstību. Un šeit, tālāk ejot uz šo nodaļu, es varu sacīt to, kad manam pieņemams vārds mesiāniskais. Manam pieņemams vārds nav pieņemams teikums mesiāniskais laikmets, jo tas nav pēc Toras. Torā nav un nevar atrast vārdu mesiāniskais. Vārds mesiāniskais ir cēlies no vārda mesija. Un tas ir kristietības iestādījums, kristietības iecelts vārds, kurš ir aizgūts šajos laikos, šajos pēdējos laikos, kā mesiāniskais laikmets. Mesiāniskais laikmets, viņš pēc būtības ir tā pati kristietība. Jā? Jo vārds mesiāniskais ir cēlies no vārda mesija, kur savukārt mesija ir tas pats, kas Kristus Jēzus, mesija, kā es jau to sacīju šajos sākuma prezentācijas, kā tas ir tika runāts. Es pieļauju tādu varbūtību, tikai varbūtību, kad mesiāniskais mācīgais augstākais sasniegums būs Amašjaha atrašanā Torā, Tanahā, Habrit Hakatešā. Un tā kā tas notiks, tad mesiāniskās mācības vietā nāk šī Hamašiachniskā mācība. Mums jātarās uz šodien jau, kad vārds mesija un mesiāniskais apzīmējums nav Torā, viņš nav arī kādās citos ebreju svētos rakstos. Tur stāv apzīmējums tikai par Mašiahu, tātad
ir sācies mašiahniskais laikmets. Tieši šis mašiahniskais laikmets. Nu redziet, un arī šeit, šajā slēdē esam pasvītrojuši šo vārdu apvilcis Mesijā, jā, kas nav norādīts ivritā. Tas ir nepareizs vārds. Jā, tas ir nepareizs, jo zinu, ka Mesijas vietā, ir jābūt oriģinālā vārdā. Mašjah. Praktiski šī visa prezentācija ir piemērota nākotnes laiku mācībām, kā es šeit esmu uzrakstījis. Kaut gan jau daudziem šodien ir nākusi šī brīnišķīgā atklāsme par Amašjaku, kas uzrakstīs Torā, Tanakā, Habrit, Hakadešā. Jā, visiem, kas viņu dzied, Ješā arī saka šodien, manis nav pasaulē, bet jūs mani redzēsit, jo es dzīvoju, un jums būs dzīvot. Tas rakstīs Johanan 14:9. Mums ir jāatceras, ka Ješā mācekļiem, tiem, par kuriem iepriekš nolēmts, nav izvēles brīvība rakstu skaidrošanā, jo viņiem ir skolotājs, un tie, kam nav skolotājs, ir vajadzība skaidros rakstus saskanā ar to pamatu, uz kura viņi pastāv. Aleluja! Arī šeit nākošajā slēdā mēs redzam, kad es esmu pasvītrojis vārdu, norādījis uz Ješua, ko netiek runāt ne par Mesiju, jo tur stāv vārds Hamašjah, un vārda ar Jēzus vietā rakstos, svētajos rakstos ir Ješua. To mēs redzam no apvilktā panta, kas ir Ebrejiem 3:1. Tāpēc svētie brāļi, ka esat aicināti piedalīties sludināšanā, izproties mūsu ticības sūtnī un vispriesteri Ješua. Redziet, mīļie mani, ir rakstīts ivritā apvilks Ješua, nav Jēzus, nav. Šeit ir brīnišķīgas rindas raksta, kad pats Ješua neadara saprašanu, lai rakstus saprastu, vai citiem vārdiem sakot, kamēr nav tās zināšanās un atziņu par Tanahu, kuras sanēmē Ješua mācekļi, neatklāsies šī kalpošana un apūšula darbos. Jā? Tas ir brīnišķīgi, un tas ir uzrakstīts Johanana grāmatā. Johana grāmatā, 6 un 44. 45. pantā, kur ir sacīts, kad neviens, pats Ješua saka, neviens nevar nākt pie manis, ja viņš nav dzirdējis tēvu. Un kas tēvu ir dzirdējis
un no viņa mācījies, tas nāk pie manis. Šeit ir tas līdzīgais pants, kas ir uzrakstīts Ebrejiem 3.1. Tāpēc svētie brāļi, kas esat aicināti piedalīties sludināšanā, izproties mūsu sūtības sūtni un vispriešeri Ješuvā. Jēzus nevar atklāt, jo tā ir izramota persona. Atklāt var tikai vienīgi Ješuvā. Amen. Redziet, un šeit atkal ir norādīts par nepareizo mesijāns vārdu tulkojumu latviešu valodas tulkotajā Bībelē. Šeit man, kas ir apvilkts, rīvītē rakstīts Mašjaks, taču šeit ir brīnišķīga doma izklātīta. Un es lasu, šī īsā iepazīšanās ar mācītā ebreja domāšanas veidu. Un kāds tas ir tas veids? Ravīns Fojers augšā saka, izmantojot savas spriešanas spējas un saprati, cilvēkam jācenšas pielietot Elahima vārdu problēmu risināšanai visās savās dzīves sfērās. Visās savās dzīves sfērās ir jāizprot Elahima vārds un jāpielieto tas savā dzīvē ikvienam cilvēkam. Brīnišķīgi, jā. Šeit ir rakstīts, kad vēstule Efeziešiem 3. nodaļā Pāvils mums atklāja kunga Cevota glābšanas stratēģisku plānu, kas atsaucās rakstos. Un ko tas nozīmē? Man vismazākajam starp visiem svētajiem dota šī žēlastība. Citām tautsām pasludināt Mašjaka neizdibināto bagātību. Apgaismot, izskaidrot, lai visi atzītu, kas tā par programmu, kas tas par plānu, kuras noslēpums no mūžības bija apslēts Elšadai, kas visu ir radījis. Brīnišķīgi. Atklājumu, brīnišķīgi. Aleluja. Un šajā slaidām Ravīns Šauls pēc Elahima došās žēlastības šeit savu rakstīs, kā gudrs namdaris liek pamatu iekšējā cilvēkā. Viņa ieliktais pamats ir Ješā Hamašjah. 1. Korintošiem 3.10.11. Šauda celtniecības materiāls Tanaha vārdi, sākot ar Mašē Toru. Un vēstulē Galatiešiem Ravs Šauls dusmojas uz mācekļiem, kuri pieņēmuši citus vārdus, kaut arī no tā pašā avota Tanaka. Un šeit ir rakstīts, un viņš saka, ja arī mēs, vai kāds cits, šeit ir rakstīts eņģelis, taču es nesacīšu eņģelis, es sacīšu, ir sūtnis, meleh. Bet ja arī mēs, vai kāds cits sūtnis no debesīm, jums sludinātu citu evaņģēliju, atšķirīga no tā, ko esam jums pasludinājuši, lās par to.
Redziet, Galatieši 1:8. Un 2. Korintiešiem 11:4 ir līdzīgi vārdi. Ja kāds nāk un sludina jums par citu Ješvā, ja, kuru mēs neesam sludinājuši, jūs saņemat citu garu, ne to, ko mēs bijām devuši, citu vēsti. Saprotiet? Ne to, ko bijāt saņēmusi no mums. Un kas tad notiek? Tad jūs brīvprātīgi ciešas. Redziet, kas par lietu. Tāpēc ir celtnieku, kuras pamats ir Ješua Hamašjah, nepieļauj nekādas atkāpes no patiesības, jo aizved no ticības pamatiem. Uz šī ticības pamatā tiek celta visa ticīgā ticība. Ravins Šaus raksta, ka ticība, kas celta uz pareiza pamata, pastāvēs un ticīgais izglābsies pat tad, ja cēlis nevērīgi, kā tēlānī izsakās Ravins Šaus, no lētiem materiāliem. Redziet, šīs mācības ir jālasa vēl un vēl un vēl un vēl, lai viņas nosēsās 10, 100 reizes, 200 reizes. Es nezinu, cik reizes es esmu to darījis, bet man tas ir atklāts. Paldies, kungam, aleluja. Un jāatcerās, kas tad ir šis cits evaņģēlijs? Tas ir Jēzus ar grieķu evaņģēliju, ar alfa un omega. Tas ir tas cits evaņģēlijs, kas nes un nesīs lāstu ikvienam kristietim, vai viņš to apzinās vai neapzinās. Un ja tev, mīļais brāli, kristieti vai māsa, šie mani vārdi kaut ko izsaka, dod kaut kādu neizpratni, jeb satraukumu, tad ir labi, tad tu meklēsi patiesību. Taču, ja tu būsi apvainojies par šeit atklāto, tad tu paliksi tādā pašā bedrē, kurā ir iekšā ik viens ticīgais, kā tas ir pasacīts Jeremijas grāmatā 4:20. Esiet svētīgi saprast šo brīnišķīgo patiesību. Meklējiet, jo ar piepūli ir iegūsama šī debesu valstība. Tikai ar piepūli, ar negulētām naktīm, dažreiz arī pat svētīgiem strīdiem ar ticīgajiem, ar mācītājiem, bet ar piepūli. Un kungs redzēs šīs visas lietas. Esiet svētīti, to saprast. Amen. Nu, redziet, šeit atkal ir kārtējo reizi. Pasvitros vārdus Mesija, Ješā. Jā. Kaut gan tas ir ņēmts no ebrejānas derības, kuras autors ir ebrejs Dāvids Ščens. Jā. Jo neviens nevar likt citu pamatu, atšķirīgi no tā, kas jau vienreiz liks, kas ir Mašjahs Ješvā, ir pareizi. Jā. Nu, redziet, Ravins Šaus pēc Elohim dotās žēlastības, kā gudrs namdaris liek pamatu iekšējā cilvēkā. Un viņa ieliktais pamats ir Ješvā Hamašjahs. 1. Korintiešiem 3:10-11. Šaula celtniecības atcerās Tanaka vārdi, sākot ar Mošē, Toru, Pāvils kā celtnieks,
sevi ir pilnīgi pārliecināts un uzskata, ka citādāk celt arī nedrīkst. Vēstē Galatiešiem Šauls dusmojas uz mācekļiem, ka tie pieņēmuši citus vārdus. Jā, redziet, pat no debesīm. Ir jāsaka, pat no debesīm. No debesīm nevar nākt cita mācība par Ješā Hamašjāku, jo cita mācība, tie ir citi vārdi, galvenais, tas ir cits gars, un rezultātā cits Ješā, kurš nav rakstos, kurš ir kristietībā, cits, tas ir Jēzus. Es ļoti silti ieteiktu ikvienam izlasīt apkopojumu grāmatu Vēsturiskā komēta, krieviski Istoriskajā komēta. Un tur aprakstīts, kad vārds Mesija ir kristiešu iestādījums, kurš ir ielikts Nīkijas koncilā 325. gadā. Iedomājieties, 325 gadus pēc mūsu kunga Ješā Hamašjāka nāves, kur viņš pats sacīja, kad viss ir piepildīts pie Golgotas soda staba, viss ir piepildīts, un nedrīkst neko pielikt klāt pie tā vārda, vai atņemt no tā vārda, ko ir sacījis Ješā Hamašjāka, tad, kad viņš bija dzīvs kā cilvēka dēls, staigāja pa šo planētu Zemi. Nedrīkst, tas ir aprakstīts Galatiešu nodaļās, nedrīkst pielikt. Bet šeit 325 gadus pēc viņa nāves ir pierikti šie izkropļojumi, Jēzus izkropļojumi, Mesija, izkropļojumi Kristus, kuriem nav pamata ne Torā, ne Tanakā. Es zinu, ka mēs noteikti par to domājam un apdomājamies, jo tagad, tieši tagad, mans kungs Adanais, lai svētīts viņa vārds, viņš dod atziņu daudziem saviem izredzētiem. Viņš dod atziņu, tā, kas bija visu laiku apslēpta. Nu redziet, ko raksta mācītājs Šamils Cipēns šajā grāmatā savajā. Johanana mācība par Ješua personību it nemaz nav novecojuši. Tieši otrādi, tā ir mūsdienīga, jo viņš joprojām ir strīdu objekts. Pat šie ievirzīti tulkojumi runā paši par sevi, ka antikrista gars valda pār cicīgo prātiem. Šeit ir rakstīts no Johanana 5:6. Viņš ir tas, kas nāca caur ūdeni un asinīm, Ješā Hamašjāka. Ne ūdeni vien, bet ar ūdeni un asinīm. Un gars ir liecinieks, šā gars ir patiesība. Redziet, un šeit ir tā mācītājiem uzraksts, tā kā izcelta nodaļa ar traknākiem burtiem, tanakiskais Mesija. Es zinu, ka tas, ko es tagad sacīšu par šo vārdu,
par savu vārdu kopu, tanakiskais mesijā. Zinu, kad mācītājiem Samuelam Sipēnam tas nepatiks, ka tas viņam sāpēs, kad arī viņš to varētu neizrādīt. Bet es nevaru dzīvot ar to patiesību, ko man ir atklājis mans kungs Adanī, Ješua Hamašjah. Es nevaru dzīvot un vienādzīgi skatīties, kā tiek nosaukta nepareiza mācība, teiksim, tanahiskais mesija. Nav tanahiskais mesija, jo ir pastāv tikai Mašjahs, tātad ir arī tanahiskais Mašjahs. Tanahiskais Mašjahs. Redziet. Un šeit raksti saka, Tanaks un Britkadešā jaunā derība. Pār mani nāca Adanaja vārds, kas man sacīja. Pirms es tevi radīju mācas miesās, es tevi jau esmu pazinis. Tas tiek runāts par mani. Tas tiek runāts par ikvienu, uz kuru runā šis pāns. Jo kuru viņš sākumā nozīmējis, tos viņš nolēmis darīt līdzīgu savā dēla tēlam. Redziet, ļoti, ļoti būtiski vārdi, kurus viņš sākumā nozīmējis. Ņemiet vērā to, kad es esmu izgājis cauri Luteriāņu baznīcai un Adventismu baznīcai. Kungs tomēr ir mani jau pirms manas dzimšanas. Viņš ir pazinis, mani nozīmējis, nes šo patiesību cilvēkiem. To patiesību, kas ir oriģinālā valodā, ivrita valodā. Jūs redzēs, kas par lietu. Un kā šis atzinums, protams, ir ļoti svarīgs. Gan cilvēkam, arī mācītājiem, ebrejiem. Samuelam Sipēnam. Jo sens viņš raksta, kā viņš raksta, augstāk tā personīga pieredze, savstarpējās attiecībās ar Elohīmu ir nepilnīga, bez vēsturiskā Ješua atzīšanas. Tātad neatzītā Hamašjaha pielūgšanas problēma, kas radās 1. gadsimtā, 21. gadsimtā liekas praktiski neatrisināma, jo daudzi nesaskata šo problēmu. Tā ir paša problēma. Un jāsaprot, ka Tanakā nav mesija. Tur mesijas vietā stāv rakstīts Hamašjahs. Jā. Brīnišķīgi atklājumi. Aleluja, aleluja. Redziet, nākošajā noskanētā lapā no Britkadešā jaunās derības ir atkal šī uzmanība likta uz nepareizo tulkojumu, kas ir Atklāsmes grāmatā 22.16. Apvilks ar
tinti, kur ir rakstīts ivritā. Es, Ješua, esmu sūtījis savu sūtni. Atcerieties, mēs izlabojam eņģeļa vārdu ar sūtni. Tātad es lasu no sākuma. Es, Ješua, esmu sūtījis savu sūtni, lai jums šo liecību dotu sabiedrībās. Šeit ir rakstīts draudzēs. Daudzās vietās ivritē rakstīts sabiedrībās. Es esmu Dāvida sakne un dzimums, spožā rīta zvaigzne. Es, Ješua. Es, Ješua. Nu, redziet, šeit ir izsūties šīs rakstu lietas, cik rakstu rindas, kas ir uzrakstīts šeit šajā slaidā. Taču galvenais aspekts tiek liks uz šo es Ješua, uz pareizo tulkojumu ivritā. Ļoti svētīgi, ja jūs ik viens, kas lasa un klausās šo prezentāciju, šos rakstu lietas, saprastu, cik ļoti ir vajadzīgs ivrits un meklēt iespējas iepazīties tuvāk ar ivritu valodu. Tās nes tādu dziļumu katram ticīgajam, ikvienam kristiecim. Tas nesīs pilnīgu atklāsmi pār Toru, par Tana, par Adanaja dēlu Ješua Hamašjāku. Aleluja! Šeit rakstīšā prezentācija, kad cilvēks ir līdzīgs sūtniem. Tādā ziņā, ka viņa rīcība ir apdomīga, tomēr atšķirīga no sūtņiem. Viņiem ir izvēles brīvība, izvēlētos labu vai ļaunu. Vienīgi šajā ziņā viņš ir līdzīgs visaugstajam, kura rīcība vienmēr ir brīva. Tajā pašā laikā visaugstākā rīcība, kas vienmēr ir labais, cilvēks var darīt arī ļaunu. Šajā ziņā cilvēka brīvību nevar salīdzināt ar Adanaja brīvību. Tāpēc Torā arī ir sacīts kidbiteinu, kas nozīmē tikai nosacītu līdzību, nevis bidmuteinu, mūsu līdzībā. Tas ir uzrakstīts Torā Berešit 1.26, 36. lapusē, kā komentārs. No iepriekš minētā mēs varam secināt, kad cilvēks, kurš ir kaut vai nosacīts brīvs no Eloheina, nav brīvs no ļaunā. Un kāpēc šeit par šīm lietām tiek runāts? Ja? Šeit tiek runāts no Ješua mutes, kad farizēji sevi uzskata brīvus esam no sava Elohīma. Baušļi un dzīves veids ticīgos jūdus saista ar Elohīmu. Viņiem ir Elohīms, tas ir viņos, viņi domās, bet Ješua vārdi neietirps viņu apziņās. Diemžēl tas tā ir. Šeit ir pāns no Johana 10, 3, 4, 3, 6. Ješua viņiem iet runa par farizējiem. Viņiem atbildēja, vai nav rakstīts jūsu baušlībā? Es esmu sacījis, jūs esat dievi, jo raksts tos nosauca par dieviem, uz kuriem atsiecās šie Adanaja vārdi. Un raksti nevar tikt atcelti, vai tad tam, ko Tēvs ir svētījis un sūtījis pasaulē, jūs drīkstat pārvērst Elohīma zaimošana,
ka viņš ir sacījis, es esmu Adonāja dēls. Un šeit ir sacīts, kā komentārs, kā mišna. Ješua nenosauca savus oponentus par dieviem. Tā ir tulkojuma problēma. Viņš ivritā sacīja, Ani amarti Elahim atem, kas ivritā attiecās uz cilvēkiem. Un tas nozīmē, es teicu, jūs esat sūtņi. Vai arī es teicu, jūs esat tiesnesi. Tātad divas nozīmes šim vārdām, Elahim. Praktiski ir trīs nozīmes. Trešais ir pats Elohim. Ješua sacīja ebrejiem, ka tā kā pie viņiem bija Elohim vārds, tad viņi ir sūtņi, kuriem ir materiāls ķermenis. Un šo der iegaumēt. Ješua sacīja ebrejiem, ka tā kā pie viņiem bija Elohim vārds, tad viņi ir sūtņi, kuriem ir materiāls ķermenis. Šeit ļoti būtiski tas ir, jo Torā daudzās vietās ir rakstīts, ka ebreji ir ne tikai kā sūtņi, viņi ir kā priesteri, kuriem ir jāizskaidro šī Toras būtība, bet tikai tad viņi ir kā priesteri, ja viņos ir šis mašiāks, viņos atklājās glābējs, svaidītājs, Ješua Amašiāks. Redziet, vārdam Elohim ivritā ir trīs nozīmes, Tas ir Elohim, kas latviešu valodā tiek tulkots kā dievi, otrais ir sūtņi un trešais tiesneši. Eņģeli, tā jau ir grieķu valoda. Ja mēs gribam dzirdēt tīru, košera, tīru, nešķīstu valodu, tad, protams, mēs nerunāsim eņģeli, nesacīsim sinagoga, nesacīsim dievi, runāsim un meklēsim ivrit apzīmējumu šiem grieķiski tulkotiem vārdiem. Lūk, un uz šodienu pastāv tāds mesiāniskās draudzes vai kopienu vecēju uzskats, ka mesiāniskā kustība ir izveidota tāpēc, ka tā atklāja, kas ir Hamašiach. Hamašiach Latvijā un daudzās pasaules tautās ir vērojama šī kustība ar pieaugušu aktivitāti vairoties. Jā, tā tas notiek. Vai tas ir labi, vai svētīgi, vai kaut kā savādāk, mēģināsim mēs tikt skaidrībā. Lai saprastu to, ir jāzina, kas ir mesiānisms, jo izcelsmes avoti, kā saknes un to mācība, kurā tā ir pilnveidojusies. Un vārda mesiānismu pamata saka ir no vārda mesija. Un mesija ir nepareizi iztulkots no ivrita oriģinālā vārda Hamašiachs, kurš nozīmē svaidītājs. Tas būtībā ir izkropots Adonāja kunga Hamašiach vārds. Nu, un redziet, ne Torā, ne Tanahā, ne arī Habrit Hagadašā, ebrejānā derībā, nevar atrast vārdu mesija. Tur atrodas vārds Hamašiachs. Mesiāniskā vārda nosaukums dara šo cilvēku
attiecīgi ar citu mācību, ar citu garu. Tas ir cits gars, tas ir kristiecības gars, un ja ejam vēl tālāk, tas ir zvēra gars, kas ir pie kristiecības, kura izmainījusi un atdanēja baušļus, pārtāsījuši tos. Lūdz šīs saknes, kura patiesībā mūs aizved tālu kristietības vēsturē. Šīs saknes ir jāatrod ikvienam kristietim, ikvienam cilvēkam, kurš cits, kad lūdzu, man ir Jēzus, un man pietiek ar Jēzu, ar viņa žēlastību. Nē, es jums saku vēl un vēl un vēlreiz saku. Jāatgriežās pie patiesām jūdu saknēm, un tas prasa pūles, tas prasa ļoti noteikts pūles, jo, ko tu saņemsi tagad dzīves esot uz šīs planētas zemes, šajā zemē Latvijā, to saņems tavi bērni, tavi mazbērni un tālākās dzimtas, bet sākums esi tu, lai tu nesu šo patiesību, mīļais cilvēku, kurš klausās šo manu sacīto runu. Esi žēlīgs, pieņem šo patiesību, meklē. Kā tas te būs iespējas? Kungs te norādīs. Tavs radītājs norādīs. Bet atšķir patiesību no nepatiesības. Jo patiesība ir viena. Nav divas patiesības, kā dažreiz ebreji saka, lai noturētu šo draudzīgo attiecību starp vienu otru. Viņi saka, jā, arī tev ir taisnība. Nav pareizs tāds uzskats, arī tev ir taisnība. Taisnība ir tikai viena, pamatojas uz Toru, Tanahu un uz Ješua sacīto. Amen. Amen. Un turpinot iepriekš sacīto, mums ir jāatšķir vārdi Mesija un Hamašaka būtisko nozīmi, garīgo nozīmi. To garīgo nozīmi, jā, jo vārdi Mesija, mesiāniskums savā garīgajā nozīmē neatšķiras no vārda kristietis un kristietība. Padomājiet par to. Jo šie termiņi ir veidojusies no viena un tā paša ivrita vārda Mašiach, kas latviski nozīmē svētītājs, kurš grieķiski pārtulkots kā Kristus, bet krieviski kā Mesija. Un pēc savā satura šie vārdi pieder Romas katoliskās kristietības baznīcai, apstiprināti Nīkajas koncilā 325. gadā mūsu ērā, kā jau es iepriekš to minēju. Redziet, šīs milzīgās garīgās atšķirības ir jāievēro arī ikvienam ebrejam, jo pie kā tad var novest šī ebreju mesiāniskā kustība, kura ielikta un piedzimusi Romas kristīgajā baznīcā, un visu laiku tiek barota ar šīs baznīcas garīgo krūtspienu, ar ticību trīsvienīgam Dievam un Jēzum, kurš atcēlis ir Mošeja likumus. Brīnišķīgs atklājums, redziet. Amen.
Amen. Un ik viens ticīgais, kurš sevi uzskata par kristieti, izgājuši no kaut kādas kristīgās konfesijas sastāva un pievienojies tā sautamai mesijāniskai kustībai vai draudzei, kopienai, varētu sevi uzskatīt par izredzēto, jo ir taču atklājies ceļš pie Hamašjāha. Varētu jau gan, ja nebūtu viens nopietns bets, ļoti nopietns bets. Un kas tad ir šis bet? Tā ir garīgā saite ar Mesiju, kura pieder kristietībai. Šī saite, Mesija, pieder kristietībai. Mesijānisms, kura saknes ir atrodamas kristietībā, Romas katoļu baznīcā, sludina citu evaņģēliju. Proti, kādu evaņģēliju? Es esmu pirmais un pēdējais, sākums un gals, alfa un omega. Tas ir uzrakstīts Johana atklāsmes grāmatā 21. 6. pantā. Lūdzu apakšā jūs redziet šo grieķu karogu ar grieķu alfabēta pirmiem un pēdējiem burtiem alfa un omega. Nu lūk, un kā mēs zinām, alfa un omega ir grieķu alfabēta pirmie un pēdējie burti. Tāds jautājums, vai svētajos rakstos un jaunās derības grāmata ir rakstīts, ka glābšana nāk no grieķiem? Taču ne, tur stāv rakstīts, ka glābšana nāk no jūdiem, Johanana 4.22. Redziet, rodas it kā tāda redzama pretruna, proti, tiek mācīts grieķu evaņģēlijs, atklāsmes 21.26, kur glābšana nāk no jūdiem, Johanana 4.22. Un abas rakstu rindas ir no jaunās derības. Es redzu tikai vienu patiesības atklāsi. Mans kungs Adanī nomira pie Golgotas soda staba kā jūdu ķēniņš. Tas ir uzrakstīts Matijāgo 2, no 1 līdz 2, un Matijāgo 27. nodaļā 37. pantā. Kā jūdu ķēniņš. Pie Golgotas soda staba netika piesist kristiešu vadonis Jēzus Kristus. To neapriecina raksti. Un Amasijas rakstu vietas apriecina, ka jūdu ķēniņš bija ebrejs un mācīja jūdu evaņģēliju, proti, es esmu pirmais un pēdējais, sākums un gals, alef un tau. Atklāsmes 21, Johana atklāsmes 21.6 un Habrit HaKadashā, ebreju derībā, tas ir rakstīts. Alef un tau. Aleluja. Lūk, tātad izejot no atklāsmes grāmatas sacītā, lai saņemtu cerību izglābties, ir jāapgūst jūdu evaņģēlijs, jāatbrīvojas no Mesijas garīgām demoniskām saitēm, no Romas kristīgās baznīcas grieķu evaņģēliju kā maldu mācību. Tā tiešām ir maldu mācība, jo šīs demoniskās saites ved uz pazušanu. Jo ir jābūt pie Jūdas un Izraēļa nama, lai tiktu slēgta jaunā derība, un jābūt ar tiem, par kuriem
valda Adonai likumi, kā mitzvat, kā baušļi. Tas ir uzrakstīts Jeremijas 31, Ebreja 8 un Galatiesiem 4, no 4 līdz 5 pancam. Izpētīšu šos rakstu pantus. Tie ir brīnišķi, tie atklāja to patiesību, kas ir Torā, jo jaunā derība garīgā nozīmē ir jaunā Tora. Amen. Ravis Šaus raksta Galatiešiem 1. nodaļa no 6. līdz 9. pantam. Viņš raksta, es brīnos, ka jūs tik drīz novēršaties no tā, kas jūs aicinājis Hamašjaha žēlastībā un piegriežaties citam evaņģēlijam. Viņš brīnās, ka tik drīz notiek šī novēršanās. Un tad viņš apgalvo, un tomēr cita nav. Ir tikai kādi, kas jūs sajauc un grib pārgautot kā Mašjaka evaņģēliju. Bet ja arī mēs, vai kāds cits sūtīs no debesīm jums sludinātu citu evaņģēliju, nekā to, ko esam jums pasludinājuši, lāsts par to. Kā jums jau agrāks esmu sacījis, tā arī tagad vēlreiz saku, ja kāds jums sludina citu evaņģēliju nekā to, ko jūs esat saņēmuši, lāsts par to. Šādi beidzās šī prezentācijas vārdi, lai tie paliek jūsu atmiņā. Un es gribētu noskaidīt šo brīnišķo Ārona svētības vārdus, kurus viņš teica savai tautai, lai tie darbojās uz jums kā svētība. Ivarehecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav alecha v'hikunecha, Isa Adonai panav elecha v'yasem lecha Shalom. Пусть благословит тебя она и охранит тебя. Да озарит тебе Адонай ликом своим, окажет тебе милость. Да обратит Адонай тебе лик свой, пошлет тебе мир. Lai Adonai tevi svētī un pasargā, lai Adonai apspīd tevi ar savu vaigu un parādīt sev savu žēlastību, lai Adonai pieskarās pie tevis ar savu vaigu un dot tev mieru. Shalom, dot tev mieru. Amen.